Esiet sveicināti Liepājas valsts tehnikuma podkastā. Šodien ir 7. marts. Mēs atrodamies vēl joprojām Liepājas valsts tehnikumā. Un šodien esam uzaicinājuši ciemos nevis absolventi, bet mūsu pedagogu, skolotāju Agnes Getaudzariņu. Sveika, Agnes! Sveiks, Renāte! Prieks redzēt. Es atceros, ka mums ar Agnes šī doma par podkāstu ir jau bijusi sen, un mēs par to nekad neesam aizmirsuši un domājam, kā to attīstīt un veicināt. Un tāpēc man ir ļoti liels prieks, ka šodien šī saruna mums notiek. Un man ļoti vienkārši jautājums. Vai tu esi laimīga? Tas ir viens, un vai tu esi laimīga šeit Liepājas valsts tehnikumā, kā skolotājs? Man liekas, ka tas laimes definējums ir tāds ļoti absolūts un ļoti skaļš. Es teikšu, ka ir brīži, kad es esmu laimīga un arī strādājot par skolotāju. Es zinu, ka tā ir mana misija, un es zinu, ka man ir jābūt skolotājai. Tad tie laimes mirkļi, viņi nav katru dienu, bet viņi ir epizodiski, un šodien es varbūt nejūtos nevis laimīgi, bet es jūtos gandarīti par paveikto, kad izdevās realizēt mūsu kopīgo ideju, ieceri komerczinību skolotājiem kopā ar 3. klientu apkalpošanas speciālistu komandu izveidot un rīkot tiešām lielu, jaudīgu, vērienīgu konferenci. Super. Un kas ir svarīgākais, ir tas, ka šāda konference tiek rīkota sadarbībā ar jauniešiem. Tas notiek mācību procesa ietvaros, un tas, man liekas, dod šādam pasākumam papildus pievienoto vērtību. Jo viens ir uztaisīt un vienkārši atnākt un paklausīties, otrs ir piedalīties šajā visā procesā un iemācīties. Kas varbūt līdz šim brīdim bijuši tādi sarežģījumi, varbūt grūtības tādu konferenci uzrīkot, jo šī jau nav pirmā konference? Jā, pēc kārtas šī ir 3. konference, un tas sākums ir bijis vienkārši spontāna ideja mācību moduļu ietvaros lietušķo tikšanos organizēšanas moduļa sākumā, kad redzu mācību programmu, un es saprotu, ka es vēlos šo programmu pārnest citā līmenī, nevis kabinetā sēžot un mācoties teoriju, bet vairāk izdarīt, lai jaunieši redz un izjūt tiešām uz savas ādas, ko nozīmē būt daļai no pasākuma organizēšanas. Tāpēc, 3. gadu, un jāsaka, ka laikam šis ir vērienīgākais pasākums līdz šim, jo apmeklētība bija vairāk kā 300 cilvēki. Bija muzikāli priekšnesumi un daudz gardumu, kurus mums sarūpēja mūsu atbalstītāji, tā kā liels paldies viņiem. Tā kā, es esmu droša, ka nākamā gadā 3. klientu apkalpošanas speciālistu kolektīvs arī sarīkos, ja ne tikpat vērienīgu, tad cerams, ka vēl jaudīgāku konferenci. Novēlēsim, lai tā būtu tradīcija, ka katru gadu jauniešiem ir jāuzrīko savu konferenci, par kuru viņi pēc tam varbūt lepoties un būt gandarīti. Un tad jautājums tev kā pasniedzējai, kas ir tie izaicinājumi ikdienā, ar kuriem tu saskaries? Un vai tu saskaries? Jā, protams, saskaros ar izaicinājumiem, kā bez tiem. Savādāk būtu garlaicīgi, jo skolotāja darbs noteikti nav garlaicīgs darbs, kā jau arī tu konferencē pieminēji. Ir dinamika, ir intensitāte, ir automehāniķu kursi vai būvnieku kursi, kas nodrošina... Sveiciens, kas nodrošina jaudu, un principā mums skolotājiem tajā brīdī ir jābūt gataviem uz visu. Un nevis, ka tu vari sēdēt uz krēslā un uzdot uzdevumu un cerēt un ticēt, ka tas būs arī viss un vienkārši izdarīs. Bet tur ir dažādi jautājumi, dažādas aktivitātes klasē, kas tevi dzen ārpus komforta zonas. Un tas ir varbūt arī savā ziņā tas šarms. Un izaicinājumi ir ikdienā, varbūt ne katru dienu, bet jebkurā gadījumā ar tiem tiekam galā. Kā jau es iepriekš teicu, ka tie, kuri jūt savu aicinājumu un savu misijas izjūtu līdz kaulam, tad šie cilvēki to uztver pozitīvi. Varbūt nav tā pēcgarša nav tik rūgta, bet tu saproti, kāpēc tu to dari un tu paredzi, kas notiks tālāk. Prieks dzirdēt, jā. Un tad pēdējais jautājums, ko tu novēlētu sev kā skolotājs? Jā, aktuāli. Ļoti aktuāli. Es noteikti atļaušos sev novēlēt veselību pirmkārt, un vispārējais man noteikti būs. Radošums, izturība, veselība un šīs lietas ir tādi 3 būtiski vaļi, kuri, manuprāt, uztur skolotāju garu ilgi. Paldies liels par konferenci, paldies liels par
par piedalīšanos podkastā. Un tad novēlēsim veselību un šaut tik uz priekšu. Šaujam un radam. Jā, paldies. Paldies.